Mercedes Sprinter. Tas ir kaut kas tikpat saprotams, pazīstams un tradicionāls kā, maizes mašīna. Ties gan maize ar šo automobīlu ved samērā reti, toties ved daudz ko citu. Man aiz muguras ir jaunais Mercedes Sprinter, buss kā buss baltā krāsā, ar ko gan tas atšķiras no pārējiem. To arī noskaidrosim turpmākajās minūtēs. Ar Mercedes Sprinter ved visu, gan pārtiks produktus, gan būvmateriālus, gan savārgušus cilvēkus, jo arī ātrās palīdzības automašīnas taču ir Sprinter. Pēc Mercedes dīlera Dominikas aprēķiniem Sprinter Latvijā ieņem pusi tirgus daļas savā klasē. Komerc automobiļu galvenā vērtība ir meklējama divās automašīnas vietās zem motoru pārsega, kur parasti nav lielas izvēles, un aiz vadītāja kabīnes. Tas ir šeit. Īstenībā es nevarētu būt Mercedes pārdevējs, jo šo abrakadabru es nespētu iemācīties no galvas, bet Mercedes Sprinteram ir 3 dažādu garumu riteņu bāzes, 4 dažādu garumu virsbūvs un arī augstumi var būt 3 dažādi. Pats galvenais, ka augstums var pārsniegt 2,14 cm, savukārt priekšmets, kur var šeit ielikt, var būt 4,7 metrus garš. Runājot citās kategorijās, proti apjomos, kas daudzām firmām ir ļoti svarīgi, maksimālā kravas telpas ietilpība kubikmetros ir 17. Tam ir 4,3 metrus gara riteņu bāze. Tas nozīmē, ka starp busa asīm mierīgi ievietotos kompaktklases auto, bet šim Sprinter ir arī pagarināta aizmugurējā pārkare. Šajā izpildījumā Mercedes Sprinter ir liels kā mazgabarīta dzīvoklis. Te arī varētu dzīvot ar visām smagajām mēbelēm. Šī automašīna ir domāta tam, lai pārvadātu tonu smagas paletes, turklāt nevienu. Maksimālā celtspēja sasniedz 2,7 tonnas, parasti gan tā ir 2,3 tonnas. Tiesa gan interjers nav sevišķi izmeklēts, tā sakot, apšūms jau paletēm nav vajadzīgs, toties ļoti svarīgi ir grīda, par kuru gan Mercedes Sprinterī ir jāpiemaksā. Taču tie, kas šādas automašīnas lieto, tie arī novērtēs grīdas priekšrocības. Furgona lietotājs novērtēs arī 12 stiprināšanas āķus un durvis, kas atveras 90 vai 180 grādu leņķī. Vadītājiem palīdz arī kas cits. Busu vadītāji, protams, ir vareni virtuozi, tomēr tikt galā ar 7,5 metrus garu automašīnu nav joka lieta, tāpēc šeit lieti nodara parkošanās sensori. Šim konkrētajam Sprinterim, spriežot pēc visu, tādi ir gan priekšā, gan aizmugurē. Aizmugurē to ir 4, priekšā 6, jo 2 lūkojas uz malām. Pakāpjoties uz pašu bamperi, iespējams aizsniegt vēja stikla augšmalu. Tas noderēs nākamajā ziemā, kad būs jātīra sniegs. Zem motoru pārsega, pret kuru šajā vingrinājumā tomēr nākas atbalstīties, atrodas viens no 4 vai 6 cilindru dīzeļa motoriem. Un šī ir tā vieta, kur paiet busa vadītāja darba diena. Nav nemaz tik slikti. Būtībā jau visi šie automobīļi savā ziņā līdzīgi. Parastais radio, kur ir uzgriezts mūžīgais Latvijas Radio 2 daudz un dažādas kabatiņas, vienkārši materiāli un 3 priekšējie sēdekļi. Tomēr jāsaka, ka vācu automašīna ir vācu automašīna. Materiāls šķiet mazliet labāk un tomēr galu galā es visu dienu varu braukt ar Mercedes. Tas nav nekāds nieks. Tas patiešām nav nieks. Komerc transportā jauni modeļi iznāk reti, toties tiek pastāvīgi uzlaboti. Ideāls papildinājums jaunajiem Euro 5 motoriem ir 6 ātrumu manuālo pārnesumu kārba EcoGear. Pateicoties labākiem pārnesumu skaitļiem, tā samazina degvielas patēriņu. 4 cilindru CDI motoram ietaupījums sasniedz 1,3 litrus uz 100 km. Bez tam Mercedes ražo Sprinter arī ar dabas gāzes un sašķidrinātās jeb LPG gāzes barošanu. Mūsu Mercedes Sprinter ir sastopams lietas gan no Mercedes vieglajām automašīnām, gan gluži otrādi arī no smagajām, piemēram, tādām kā Actros. Tad lūk, tur ir tāda sistēma, kas nepārtraukti monitorē eļļas kvalitāti, un tādā veidā ir iespējams pagarināt eļļas maiņas intervālu. Piemēram, standartā šai automašīnai eļļa ir jāmaina ik pēc 40,000 km. Savukārt, uzstādot sistēmu Assist, karterī atradīsies mazs sensoriņš, kurš visu laiku kontrolēs eļļas viskozitāti, un tādā gadījumā eļļas maiņas intervāls var pagarināties gandrīz līdz 50,000 km. Mercedes min, ka atkarībā no eksploatācijas apstākļiem apkopes intervāls var sasniegt pat 100,000 km. No gaisa nosnigušās kartītes otrā pusē atradām arī servisa piedāvājumu. 10 lati par galveno mezglu un sistēmu diagnostiku, kā arī remonts Mercedes servisā par 19 latiem 90 centīmiem stundā. Zo, kā teikt vācieši. Par spīti parastai baltai krāsai mūsu Mercedes Sprinter izrādās labi aprīkota komerca automašīna. Kaut vai ksenona lampas vien ir ko vērts.
Šādiem furgoniem tos sastopams diezgan reti un tomēr ir ļoti noderīgs, sevišķi braucot naktī cauri Polijai. Un tomēr vai nav drusku par daudz vienam automobīlim? Pārsteigums. Dāvanu kartīte. Un šeit teikts, ka biksenon gaismas parkošanās sensori, apsildāmi un elektroniski atpakaļskats spoguļi, kā arī mūsu redzētā koka grīda kravas nodalījumā šim Mercedes Sprinter maksā tikai 240 eiro. Vēl mikroautobus aprīkots ar tādām drošības sistēmām kā adaptīvā elektroniskā stabilitātes programma, bremzēšanas spēka sadalas sistēma, bremžu sistēmas asistents un pretizslīdēšanas sistēma. Jāpiebilst, ka mūsu apskatītā Mercedes Sprinter cena ir 34 770 eiro. Savukārt automašīnas bāzes cena ir 26 627 eiro. Saab Fenix kļuva par vienu no nepieteiktajām Ženēvas autoizstādes sensācijām. Saab atzimšanas simbols ir jaunā dizaina šefa Jasona Castriotas darbs. Esmu tik lepns par šo izstādes automobīli. Man tika uzdots radīt spēcīgu un drosmīgu Saabu ar aizrautību un jaunrades garu un Saaba gēniem. Fenix vārds netika izvēlēts nejauši. Pirmkārt, tā saucas mūsu platforma. Savukārt mitoloģijā Fēniks simbolizē atzimšanu. Fēniks koncepts patiešām norāda ceļu uz Saab nākotni. Tas ir īsts auto, patiesa Saab nākotnes produktu piedāvājums. Es izvēlējos 2+2 formulu mazliet ar vecā Sonet modeļa pieskaņu. Daudz ietekmējoties no paša pirmā Saab koncepta auto. Tas bija kaut kas starp ūdenslāsi un lidmašīnas fizelāžu. Fēniks ne tikai izskatās aerodinamisks, tas arī ir ārkārtīgi aerodinamisks. Viens no unikālākajiem elementiem ir spārnotie izvirzījumi sānos, gluži kā arhitektūrā. Katrs no tiem faktiski ir vēja tunelis, kas atkārto kabīnes formu. Tas pātrina gaisa plūsmu un izretina to aiz automobīļa. Tādā veidā tiek nodrošināta lielāka stabilitāte lielā ātrumā, bez aerodinamiskiem zudumiem, kas neizbēgami rodas pat sacīkšu mašīnām ar lieliem antispārniem aizmugurē. Zem motora pārsega atrodas jauns benzīna turbodzinējs no mūsu alianses ar BMW. Mums ir inovatīva elektriska visu riteņu piedziņas sistēma, kurai ir vektoru vilkmes regulēšana. Tā nodrošina pātrinājumu un palīdz tikt galā ar sarežģītiem ceļa apstākļiem. Interjerā mēs koncentrējāmies uz vadītāju. Mēs izspēlējām kokpita tēmu un apliecām paneli ap vadītāju. Viņš ir burtiski iekapsulēts. Augstāk panelī mēs pieturējāmies pie minimālisma, tāpēc pirmie ieviesām uz datoru ikonām balstītu infosistēmu. Pirmo reizi viedu telefonu tehnoloģijas pielietotas pilnīgi visu automašīnas sistēmu vadīšanai. Automobīlim ir pastāvīgs interneta pieslēgums, visas komandas tiek dotas ar skārienjūtīgu ekrānu. Jūs varat lejuplādēt uzlabojumus un aplikācijas, kā arī personalizēt sava auto borta datoru. Tas nekad nenovecos. Fenix nav jaunais 9.3X, bet gan norāda uz mūsu izvēlēto virzienu, uz Saab markas stilu. Saabam vienmēr bijis neatkarīgs, unikāls skatījums, tāpēc ir svarīgi šo nostāju saglabāt. Tā ir Saab automobīļu rakstura sastāvdaļa. Tas nekad nebūs automobīls visiem, un tādam tam arī nav jābūt. That's just part of the character of Saab automobiles. They've never been for everybody, and nor should they be. Vecs teiciens vēsta, ka Mercedes arī Āfrikā ir Mercedes. Bet kas notiktu ar Volvo, ja tas nonāktu Ķīnā? Lūk kas. Volvo Concept Universe, ko zviedru marka pirmoreiz izrādīja Šanhajā, ir atbilde uz jauno īpašnieku Geely pieprasījumu atklāt jaunus dizaina horizontus. Parasts Volvo automobīls rūpnīcā top aptuveni 8 stundās. Šim vajadzēja 8000 stundu rūpīga roku darba, kurā piedalījās Volvo dizaina centra spožākie talanti. Concept Universe ir tāds Volvo, kādu vēl nekad nebūsiet redzējuši. Pēc Volvo dizaineru vārdiem Concept Universe atspoguļo gaismas dzidrumu saulēkta vai saulrieta brīdī. Geely bossa Lee kunga otra vēlme bijusi kaut kas intriģējošs automašīnas priekšpusē. Šeit Volvisti meklējuši palīdzību vēsturē, galu galā apstājoties pie klasisko Volvo modeļu Amazon un PV444 aprisēm.
Tās ar moderniem daudzjosu lukturiem tad arī izveidojušas nākotnes Volvo fizionomiju. Grūti pateikt, vai Concept Universe tiešām ir tik skaists, kā šķiet autoriem, taču divas tā īpašības ir pavisam drošas. Tas ir liels un grezns. Ja Aston Martin Rapida vai Bentley Flying Spur būtu zviedru auto, tie izskatītos šādi. Luxury is very important for Volvo cars. Luksus ir ļoti svarīgs Volvo kārs automobīļiem. Tas ir kaut kas, kas padara šo auto īpašu, kā veidotas mašīnas daļas, kā tas izpaužas metālā, lai izskatītos dārgs. Mums bija jāpaveic kaut kas unikāls, lai radītu skandināvu luksusu. Volvo koncepts apvieno markas vecās vērtības ar vēl nebijušām formām un detaļām. Aizmugures izpildījums ir izcils līdz pēdējiem sīkumam, un jau tagad gribas, lai tā drīz izskatītos visi Volvo, vismaz dārgākie. Concept Universe pelnīt kļuva par vienu no lielākajām Šanhais šopu zvaigznēm. Mēs gribējām uzbūvēt kaut ko īpašu un unikālu, taču vienlaikus pacelt luksusa lietas nebijušos augstumos, piešķirt pilnīgi jaunu vērtību virsmām un detaļām. Un tomēr joprojām paturēt kaut ko no mūsu DNS. Tā šis auto tika radīts, un tāpēc tas ir tik īpašs. Šo automobīlu nebūtu viegli atpazīt pat rūdītiem ekspertiem. Nissan luksus divīzija Infiniti parasti izceļas ar lielgabarītu koncepta auto, bet šoreiz runa ir vienkārši par kompakt klases automašīnas projektu. Aplūkojot tuvāk, Infiniti Eterea gan nemaz nav tik elementāra. Te ir Gran Turismo kupējas proporcijas un pagalam dīvains aizmugurējais jumta balsts. Tas ir izliekts pretēji braukšanas virzienām. Arī zaigojošā interjera detaļas ļauj vaļu fantāzijai, kāds gan varētu izskatīties līdz šim mazākais un lētākais Infiniti. Tomēr izteikt prognozes ir vairāk kā pāragri. Pagaidām mēs zinām tikai to, ka Infiniti Eterea iebūvēts 2,5 litru benzīna kompresordzinējs ar hibrīdu iekārtu, lai gan drosmīgi izliektā pārnesuma kārbas svira komandē bezpakāpju variatoru, kas pievada griezi priekšējiem riteņiem, koncepta apveidi liek domāt, ka Infiniti padomā kārtējais crossovers. Kā zināms, Honda ir globāla kompānija. Tā ražo visu, ko no motorolleriem līdz automašīnām, no laivu motoriem līdz pat, humanoīdiem. Lai visu to apskatītu, ir vajadzīgs milzīgs laiks. Tomēr mēs mēģināsim visu Honda sniegumu aptvert vienā dienā. Tāpēc esam ieradušies Vācijā, kur tikko uzbūvēta Hondas akadēmija, un tur iekšā ir pa pilnam dažādu brīnumu, apzīmēti ar 5 sarkaniem burtiem. Atliek tikai uzkārt kaklā šo pazīšanās zīmi, uz kuras rakstīts The Power of Dreams, un doties iekšā. Honda Akademija Erlenzē pabeigta tikai 2009. gadā, un pārsvarā tajā notiek apmācības personālam. Taču sagadījies tā, ka Honda šogad atzīmē 50 gadu darbības jubileju Vācijā. Par godu apaļai dzimšanas dienai vāciešiem un arī mums tika celti priekšā automobīļi, motocikli un cita tehnika. Kā jau raidījums autoziņas, uzreiz gribējām sākt ar automobīļiem, taču pirms tam mūs gaidīja satraucoša iepazīšanās. Šeit Hondas akadēmijā esmu sastaps arī jaunu draugu. Viņš prot iet, skriet, dejot, spēlēt futbolu, arī sarunāties un uzkāpt pa trepēm. Jūs teikt, tas nav nekas īpašs. Jā, tā tas arī būtu. Vienīgā lieta, ka tas ir robots. Iepazīstieties ar Asimo. Kā redzat, šis robots ir ārkārtīgi izsmalcināts, jo atpazīst ne tikai priekšmets, bet arī cilvēkus. Paldies, Asimo! Asimo pilnā vārdā saucas Advanced Step in Innovative Mobility. Mazam kosmonautam līdzīgais cilvēciņš patiešām ir pamatīgs solis humanoīda tipa robotu attīstībā. 54 kg smagais un 130 cm augstais Asimo izkūņojies no garas eksperimentāla robotu sērijas. Te atrodams nemazums monstru, kas nobiedētu pat Robocopu. Lai gan ar prātu apzināmies, ka mūsu priekšā ir tikai mašīna, kas pilna ar datoriem un procesoriem, dejojošs Asimo pat nedaudz aizkustina. Asimo pārsvarā izklaidē dažādu izstāžu viesus, bet Honda turpina attīstīt robotu tehnoloģijas, lai kādu dienu no tiem būtu arī praktiska jēga. Piemēram, tie spēs mūsu vietā vadīt auto. Bet kamēr šis brīdis vēl nav pienācis, tas jādara mums pašiem.
Raidījumu piedāvā Volkswagen. Das Auto.